sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Dievam tas nav pārsteigums. Šodienas rakstu vieta. To visu es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu manī. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu. Es pasauli esmu uzvarējis. Jāņa evaņģēlijs, 16. nodaļa, 33. pants. Šodienas pārdomas. Lai arī kā mēs censtos, mūsu dzīvē notiks lietas, kas mūs centīsies apbēdināt. Lai arī kā mums tās gribētos, šajā pasaulē piederība Dievam mūs automātiski neatbrīvo no bēdām. Vienlaikus apzinies, ka notiekošais Dievam nav nekāds pārsteigums. Tas var būt negaidīti tev, bet Dievs jau no paša sākuma zina beigas. Viņam ir risinājumi jebkurām problēmām tavā dzīvē. Viņš ir gatavs ne tikai izvest cauri katrai bēdu ielai, bet patiesā mīlestībā rūpējoties, iet cauri to kopā ar tevi. Tā vietā, lai pievērstos savai problēmai, pievērsies savam Dievam. Pieņem viņa mieru, atļauj viņam dāvināt tev uzvaru, atļauj viņam tevi stiprināt un iepriecināt. Šodienas lūgšana. Tēvs, es pateicos par Jēzus Kristus uzvaru pār visiem bēdu avotiem šajā pasaulē. Es izvēlos pieķerties tev no visas sirds un pateicos, ka dod man žēlastību saglabāt drošu prātu. Paldies par tavu mieru, kas ieplūst manā sirdī un dvēselē tieši tagad. Jēzus vārdā. Āmen.